Labvakar vēlreiz visiem, kas piedalās šobrīd klātienē un kas arī skatīsies šo nodarbību atkārtojumā. Šodien mums jau ir apziņas līmeņa paplašināšanas 14. seminārs, un šodienas tēma ir kā pareizi lūgt Dievu. Nu, sāksim ar to, ka pārunāsim par lūgšanām kā tādām. Lūgšanas, protams, ir ļoti spēcīgs. Es noteikti negribu saukt to par instrumentu, jo tas nav instruments. Lūgšanu laikā notiek savienošanās ar smalko pasauli, un līdz ar to tas ir, varētu teikt, ir tāds svēts akts, un līdz ar to arī ir jāsaprot, ka šajā laikā, kad mēs veidojam šo kontaktu ar smalko pasauli vai smalko plānu, vienalga, kā to sauc, ka mums jābūt ir ļoti atbildīgiem, ka lūgšanas nav vienkārši pantiņš, ko mēs tur skaitam, kā tādus pāterus, lūgšanas ir kaut kas ļoti svarīgs, vērtīgs notikums, jo lūgšana laikā tiek attīstīta dievišķā enerģija. Un tas, kas mums ir jāievēro lūgšana laikā, mums ir jāvēro, kā mēs jūtamies paši pirms lūgšanām. Ja mēs esam dusmīgi, aizvainoti, naidīgi, mēs vispār nedrīkstam ar lūgšanām nodarboties. Mēs veikt lūgšanas drīkstam tikai tad, ja mūsos ir mīlestības izjūtas, ja mēs izjūtam iekšēju harmoniju. Tāpēc arī lielie skolotāji māca, bez mīlestības jums nav tiesību izjautāt vai lūgt Dievu. Jo lūgšanas tas nav tikai noskaitīt kādu no zināmajām lūgsnām, lūgšanas var būt patiešām saruna ar Dievu, jautājumu uzdošana Dievam, un ja tevī ir sliktas domas, sliktas jūtas, tad nevajag lūgt Dievu, jo Dievs tiek uzskatīts, ka tas ir tīrs, neaptraipīts rāms, bet tajā brīdī, kad mūsos ir sliktas domas, sliktas jūtas, tad mēs esam paši sevi aptraipījuši. Un tāpēc lūgšanas ļoti efektīvas ir tieši tad, kad mēs izjūtam šo iekšējo mīlestību. Un tad veicam šajās mīlestības stāvoklī lūgšanas. Lūgšana laikā ir vēlams, bet tas nav obligāti, ka būtu tāda pastāvīga vieta, kur jūs veicat lūgšanas. Vēlams, ka jūs būtu, ja tas ir mājās, ka jūs esat mājās izveidojuši tādu mazu altārīti, kur ir svecīte, kur ir svētbildītes vai viena svētbildīte, kā jums labāk patīk, un aizdedzot svecīti, jūs veicat šo lūgšanas rituālu. Tas, kas būtu arī vēlams, bet nav obligāti, lai uz altāra būtu valdoņa attēli, varbūt kāds nezin, kas ir valdoņa attēli, tie ir visi svētie cilvēki, Jēzus, Dievmāte, tie svētie, kam jūs uzticaties, jo, teiksim, ja paskatās pareizticīgie, viņiem ir ļoti daudz svētie, kurus viņi pielūdz, pie tam vēl zinot, kurai konkrēti ikonai, ko tieši kādos gadījumos lūgt. Tāpat tās ir katoļiem, tāpat ir luterāņiem un arī citām ticībām, tad atkarībā no tā, kuru ceļu jūs ejat, tad jūs arī izvēlaties kādus attēlus nolikt pie tā altāra. Tāpat ir ļoti labi, ja jūs tajā vietā, kur jums ir iekārtots altāris, ka tur būtu
svaigi ziedi. Pa svecēm es jau teicu, tur var būt arī kalni kristāli. Tad viss, kas spēj paaugstināt jūsu apziņu, labāk jums nopalīdz noskaņoties šim dievišķajam rituālam. Un tai telpai, kurā jūs esat iekārtojuši šo altāru, noteikti tā kā būtu jābūt uzkoptai un arī izveidinātai, pirms jūs veicat lūkšanas. Attiecībā par mobilajiem telefoniem, kas mūsdienās ir tāds, visiem tuvumā, tad mobīlos telefonus būtu vēlams vai aiznest uz citu telpu, vai vienkārši izslēgt, lai lūkšana laikā viņi neslēdzās iekšā un lai netraucē jūs. Ja gadījumā jūs dzīvojat pilsētā, tad lūkšanas nebūtu vēlams veikt laikā, kad pilsētā ir liela aktivitāte. Tāpēc tad ir ieteicams, ka jūs veicat lūkšanas naktī, kad vēlu vakarā naktī, kad kņādē ir aprimusi un ir iestājies tiešām klusums, vai arī ļoti agri pirms celšanās, kad vēl visi guļ. Tad ir tas īstais laiks lūkšanām. Un 20 līdz 30 minūtes pirms lūkšanas nepieciešams jums pašiem tiešām noskaņoties, vai jūs jūtat, ka jūs esat tādā iekšējā harmoniskā stāvoklī, ja līdzsvarotā apziņas stāvoklī, ka nav nekādi satraukumi, nav nekādi, ka domas neklīst kaut kur pa labi, pa kreisi uz kaut kādiem pārdzīvojumiem, notikumiem, tad svarīgs ir šis nokoncentrēšanās uz sevi. Un var izvēlēties dažādas arī šīs te harmonizācijas metodas, teiksim, tas 20-30 minūtes klausīties mierīgu mūziku, meditatīvu, vai klausīties mantras, vai noskatīties kādu, teiksim, meditācijas filmu, vai, atsakot, jūs paši labāk zinat, kas tieši jums palīdz vislabāk nomierināties un noskaņoties tādā harmoniskā stāvoklī. Tad, protams, rodas jautājums, kas tad mums galu galā Dievam ir jālūdz, un visvairāk mums Dievam ir jālūdz žēlastība. Jo mēs visi esam pieļāvuši kļūdas, un jo vecāki mēs paliekam, un jo tālāk arī tiekam šajā garīgā izaugsmes ceļā, mums pilnīgi, es tā no savas pieredzes saku, man ik brīdim izlec kaut kas atmiņā, kaut kādi ļoti seni pagātnē notikuši notikumi, kur es esmu pieļāvusi kļūdas, un tad es tā pie sevis domāju, ārprāts, es par tiem notikumiem biju pilnībā aizmirsus, es par viņiem vispār nedomāju, bet neskatoties uz to, pēkšņi šie notikumi izlec tev atmiņā, un tas ir viennozīmīgi signāls, ka ir acīm redzot saistībā ar šiem notikumiem, kas tev parādās atmiņā, kad tu esi šo kļūdu rezultātā radījis sev negatīvu enerģiju, un līdz ar to, par cik ir radīta šī negatīvā enerģija, viņi ir jādzēš. Un tādā ziņā šīs žēlastības lūkšana, tātad, ja tu lūdz Dievam žēlastību par to, ka es tad un tad pieļāvu tādu un tādu kļūdu, tad, ja šo žēlastības lūkšanu veic no sirds, tad 50% no negatīvās enerģijas dzēšas. Un nākamie 50% saskaņā ar karmas likumu, protams, ir jāatstrādā, bet tad tas, karmas atgriešanas laiks nav tik sāpīgs, pareizāk sakot, tas notikums, kādā veidā tā karma tiek atgriezta, tas tādā mīkstinātā veidā notiek. Un tāpēc ļoti svarīgi ir arī lūkšanu izteikt vārdos. Un ja jūs izsakat lūkšanu vārdos, sakojat līdzi, kādas ir jūsu domas, vai patiešām tas, ko jūs domājat, jūs arī sakat, jo
cilvēki jau, mēs varam ar vārdiem apmānīt cilvēkus, bet mēs nevaram ar vārdiem apmānīt Dievu, jo Dievs jau redz, kādas ir mūsu domas, kādi ir mūsu vārdi, un tāpēc arī tas, ko mēs domājam, tam ir jābūt izteiktam patiesos vārdos. Tā es redzu, ka ir jautājums. Tā, nē, jautājums laikam nav vienkārši sasveicināšanās, labi. Bet jā, ja kādam ir jautājumi, droši varat rakstīt čatā, un es jau nodarbības laikā runājot par tēmu jau atbildēšu. Kas tad mums ir jālūdz Dievam, un kad mums tas ir jālūdz? Tas ir jādara tad, kad patiešām tas ir nepieciešams. Un jālūdz mums ir tiešām tas, ar ko mēs paši saviem spēkiem netiekam galā. Ļoti bieži cilvēki lūdz Dievam, es negribētu teikt, ka katru sīkumu, bet, uzskata, ka viņi var lūgt jebko Dievam. Un, savā ziņā jau nav aizliegts, var patiešām lūgt jebko, bet pareizi būtu mums tomēr apzināties to, ka augstākie spēki mums var sniegt palīdzību tad, ja viņi redz, ka mēs patiešām paši netiekam galā, bet ka mēs esam izdarījuši visu, kas ir mūsu spēkos. Jo, ja mēs lūdzam par kaut kādiem sīkumiem, piemēram, es minēšu piemēru, dažkārt pie lielveikaliem, kad tu brauc ar mašīnu, ja ir visas tās vietas, kur novieto mašīnas ir aizņemtas, un tad tu brauc un domā, vai cik būtu labi, ja būtu kāda vietiņa. Lūk Dievam, teiksim, lai viņš atbrīvo kādu vietiņu, kur nolikt tev mašīnu, tas būtu tā, nē, tas mums nebūtu jātērē dievišķā enerģija tam, lai Dievs mums palīdzētu nolikt mašīnu. Bet tajā pašā laikā es varu teikt no pieredzes, ka augstākie spēki jau patiešām par mums parūpējās, un ļoti bieži patiešām tā arī sanāk, ka visas vietiņas ir aizņemtas, un tomēr ir viena vietiņa, kur tu vari savu mašīnu nolikt, bet ne tāpēc, ka tu būtu lūdzis, bet tāpēc, ka patiešām augstākie spēki mūsu dzīvi vada, palīdz mums un atbalsta mūs. Tajā brīdī, kad tu lūdz Dievu, tu pacelies Dieva līmenī. Un patiesībā, kā jau es teicu, ir labi, ja ir konkrēta vieta, altārīts, ja jūs ejat uz baznīcu vai kaut kur citur dabā, bet patiesībā Dievam ir pilnīgi vienalga, kur jūs atrodaties lūkšanu brīdī, jo Dievs ir visur un visā. Un tā kā viņš ir visur, ne tikai baznīcā, ne tikai tajā vietā, kur jūs esat izveidojuši altāri, tad lūkšanas var notikt jebkurā vietā. Kāpēc tomēr daudz cilvēki izmanto šo iespēju iet lūgt uz baznīcu? Pirmkārt, tāpēc, ka patiešām baznīcā ir šī īpašā noskaņa. Tad, kad tu ieej jau baznīcā, ir tāda īpaša svētsvinīga sajūta. Otrs, baznīcā ir ļoti daudz skaitītas lūkšanas, un ar šo lūkšanu skaitīšanu baznīcā ir šī dievišķā enerģija. Un tāpēc nevar noliegt to, ka varbūt tiešām kādam lūdzot baznīcā liekas, ka viņa lūkšanas labāk tiek uzklausītas. Un tas tā var arī būt, tāpēc, ka es jau vēlreiz teicu, ka baznīcā ir tik daudz šo lūkšanas skaitītas, kad tā aura ir tīra telpai, un parasti arī baznīcas ir tīras, sakoptas, un svecītes tur ļoti daudz deg, un tā, vecakot, ir visi tie apstākļi, kad šī dievišķā enerģija patiešām ir jūtama, un cilvēks var labi noskaņoties lūkšanai.
Bet, ja tomēr ir tāda situācija, nu, pieņemsim, ir cilvēki, kuri nespēja ieiet baznīcā, jo viņiem ir kaut kāds aizspriedums vai kaut kāda cita iemesla dēļ, ja varbūt viņi vienkārši dzīvo tādā vietā, kur tūmā nemaz nav baznīcas, ja, tad tas nenozīmē, ka tāpēc cilvēks nevar lūgties. Ja viņš lūgties var pļavā, viņš lūgties var mežā, viņš var lūgties arī transporta līdzeklī. Ja, tā kā lūgšanas var notikt jebkurā vietā, jo Dievs ir visur un visā. Tātad, kā tad mēs veicam šīs lūgšanas? Mēs vispirms vēršamies pie Dieva, un ir jābūt iekšējai tādai sajūtai, ka tā saruna tiešām šajā brīdī notiek starp tevi un Dievu. Patiesībā jau viss mūsu dzīvē, kas notiek, gan labais, gan sliktais, tās ir tikai un vienīgi attiecības starp mums un Dievu. Un īpaši tie cilvēki, kuri teiksim, kaut vai cieši no smagas slimības un saprot to, ka varbūt viņu dienas ir skaitītas, viņi īpaši izjūt šo viens pret vienu, ka tās ir viņa attiecības ar Dievu. Dievam jālūdz ir apliecinošā formā. Piemēram, ja cilvēks ir slims un grib saņemt Dieva žēlastību, tad Dievam jālūdz ir lūdzu palīdzi man izveseļoties. Nepareizi būtu lūgt palīdzi, lai man slimības nebūtu. Tā būtu nepareizi. Jā, pareizi ir lūdzu palīdzi man izveseļoties, jo no visām slimībām patiešām ārstē Dievs. Jā, ārsti tiek izmantoti kā instruments Dieva rokās, un tāpēc arī ir, ka dažkārt ārsts veic operāciju un viss sanāk, cilvēks izveseļojās, bet dažkārt tas pats ārsts tikpat profesionāli veic citu operāciju un cilvēks nomirst. Jā. Tā kā ir jāsaprot tas, ka tomēr nav ārstu ziņā, lai cik viņi būtu profesionāli, cilvēka dzīvība. Jā, viņi cīnās, viņi uzņemās atbildību par cilvēku dzīvību, un tas ir labi, bet rezultāts tomēr paliek Dieva ziņā. Un tāpēc slimības gadījumos un dažādu smagu problēmu gadījumos, bet šeit es gribu teikt, uzsvērt problēmas, kuras jūs nekādīgi nespējat atrisināt. Jo, ja jums ir problēmas un jūs par katru problēmu lūgsiet palīdzību Dievam, tad jūs jau nevienu problēmu pat necentīsieties risināt, jūs tikai gribēsiet, lai Dievs jūsu vietā risina. Ja? Tāpēc palīdzību mēs lūdzam tad, kad paši redzam, ka saviem spēkiem netiekam galā. Ka esam mēģinājuši tā un šitā, bet netiekam galā. Kā pareizi lūgt Dievu? Tad, kā jau vispirms tam teica, ir ļoti svarīgi šīs iekšējais stāvoklis, iekšējā harmonija, bet lūgšanas ir jāveic no sirds. Teiksim, kāpēc Dievs ļoti bieži uzklausa bērnu lūgšanas? Tāpēc, ka bērns, tad, kad viņš lūdz Dievam, viņš to patiešām dara no visas sirds, jo viņā nav vēl attīstījies tas sautīgums. Ja viņš ir izmisis un viņš jūt, ka viņam ir tiešām palīdzība vajadzīga, viņš lūdz no visas sirds. Turklāt ir arī jāatcerās par pateicību, jo Dievs mums jau ir ļoti daudz ko devis pagātnē, neskatoties uz to, kā mums iet tagadnē, un mums ir jāpasaka paldies par paveikto un savas tās vēlmes jānodod Dieva rokās. Piemēram, šajā laikā, kad ir pasaulē tāds ļoti saspringts laiks un neviens nezina, kā attīstīsies šie te notikumi karā, kas ir Krievijas Ukrainas karā, tāpat tās Izraēlas Palestīnas karā. Neviens nezina, kā viss tas var būt, tas var vienā brīdī beigties,
tas var vienā brīdī tieši otrādi pieņemties spēkā. Un tas arī ir lielā mērā atkarīgs no cilvēku lūgšanām. Bet tai pašā laikā cilvēce, ja tikai izlūgtos, lai viss ir labi, tad cilvēks neko nemācās. Jo svarīgākais jau ir cilvēcei mācīties, mainīties, kļūt labākiem. Un patiešām tās visas savas vēlmes nodot Dieva rokās. Kā jūs varat zināt, vai jūs būsiet lūgšanas procesu veikuši pareizi, pēc iekšējās sajūtas? Ja pēc lūgšanām, kad jūs to būsiet paveikuši, jūs sajutīsiet tādu vieglumu, tā kā ka jūs no kaut kāda smaguma būtu atbrīvojušies, tad tas nozīmē, ka jūs būsiet šo lūgšanas darbu veikuši pareizi. Un pārējais rezultāts ir jāatstāj Dieva ziņā. Viena no lietām mēs nedrīkstam Dievam izvirzīt prasības attiecībā uz rezultātu. Mēs nedrīkstam Dievam lūgt, pieņemsim konkrētu rezultātu, jo tikai Dievs zina, kas ir labākais priekš tevis, kas ir labākais priekš citiem konkrētajā situācijā. Un dažkārt tas rezultāts varbūt pat nesakrīt ar to mūsu domu, kā mums varbūt likās, ka tāds rezultāts būtu tas labākais, bet tā kā Dievs redz visu kopumā, mēs redzam ļoti šauri, tikai no sava redzes viedokļa, tad ir pareizi rezultāti atstāt Dieva ziņā. Piemēram, jums kāds mīļš tuvs cilvēks ir smagi slims, un jūs par viņu lūdzaties. Tad tas rezultāts jums ir jāatstāj Dieva ziņā, ka viņš labāk zina, vai tam cilvēkam tiešām izvesaļoties un palikt dzīvam, vai varbūt labāk priekš cilvēka ir, ka Dievs viņu paņem pie sevis, kad vairāk šis cilvēks netiek mocīts. Ja? Skatos, ir jautājums, vai lūgt Dievam, lai, piemēram, operācija ir veiksmīga, arī ir rezultāta pieprasīšana. No vienas puses tā būtu lūgšanas apliecinošā formā, un tas tā kā būtu pareizi, ja? Bet no otras puses pareizāk būtu, ja, teiksim, ir jāveic operācija, tad veltīt dievišķo enerģiju ārstiem, lai viņi pēc iespējas, labāk var veikt savu darbu. Un tad tas rezultāts paliek Dieva ziņā, bet jūs esat tomēr to enerģiju veltījuši šai operācijai, lai viss notiktu pēc iespējas labāk. Ja? Bet man ienāca prātā viens gadījums, kur es runāju ar vienu sievieti par to, kad viņai arī ir patiešām 1:1 attiecībās ar Dievu, un viņai arī ir smaga diagnoze, un viņa arī lūdz palīdzību Dievam, bet viņa reiz man teica tādus vārdus, ka tas vēl ir liels jautājums, vai Dievs viņai ir dāvājis žēlastību, ka viņa pie tik smagas slimības vēl ir dzīva, ka citi jau pie tādas slimības ir nomiruši, jo tās ciešanas, ko viņa ir piedzīvojusi, tās sāpes, kad tajos brīžos, kad viņai bija ļoti, ļoti smagi, ļoti liels sāpes, ka tajos brīžos viņa tiešām ir gribējusi nomirt. Bet tas nav noticis. Dievs viņu nav ņēmis pie sevis, un to viņa tā arī saprot, ka tās ir viņas attiecības ar Dievu, ka Dievs grib, lai viņa saprot kādas mācības, kuras viņa acīm redzot nav sapratusi, un tāpēc viņa ir dzīva.
Tā kā jā, tas viss ar to žēlastību arī, jā, tā žēlastības lūkšana var arī būt tā, ka, lai atbrīvo no ciešanām. Jo tiešām dažiem ir ļoti liels ciešums. Ko drīkst un ko nevajadzētu lūgt Dievam? Būtiski ir atcerēties tātad par šo iekšējo harmoniju un tīrām domām, jeb kā saka, tīras sirds, tīras domas. Un tad Dievs patiešām par šo cilvēku, kam ir tīras sirds, tīras domas, arī parūpējas par viņa dzīvi. Bet, ja cilvēkam ir ļoti stipri attīstīts ego, visu man, un kurš nedomā un nerēķinās par citiem, kurš paļaujās vairāk tikai uz savām vēlmēm, bet nevis uz Dievu, tad no šādiem cilvēkiem Dievs turas pa gabalu, un pat ja šie cilvēki lūdz viņam palīdzību, šīs lūkšanas netiek uzklausītas, jo Dievs vienkārši neiejaucas. Bet mēs palīdzību varam no Dieva saņemt, ja mēs lūgsim to, kas mums patiešām ir nepieciešams, darot to ar mierīgu prātu un mīlestību un nelūgsim neko lieku. Tātad būtiski ir apzināties, ko mēs patiesībā Dievam lūdzam. Un lai nebūtu tā, kā jau es iepriekš teicu, lai mēs viņam nelūgtu kaut ko, ko mēs varam paši izdarīt, kas ir mūsu pašu spēkos, ka vajag tikai pamācīties, rīkoties. Ja? Dievam mēs lūdzam tad, ka tas nav mūsu spēkos. Kā es minēju, kaut vai par to pašu operācijas piemēru, ja? Teiksim, mēs nevaram, ja mēs neesam ārsti, mēs nevaram veikt šo operāciju, to veic ārsti, bet no ārstu veikuma būs atkarīgs, vai cilvēks paliek vai nepaliek dzīves. Ja? Tad tas ir brīdis, ka patiešām ir jālūdz, jādāvā šī dievišķā enerģija ārstiem, lai viņi pēc iespējas labāk varētu veikt savus pienākumus. Nevajag lūgt galvenais neko lieku. Mums jābūt ir ļoti pieticīgiem savās lūgšanās. Un, teiksim, ja es tā padomāju par sevi, es īstenībā, es neesmu no tiem, kas ļoti daudz praktizē lūgšanas, bet te pašā laikā, es lūgšanas praktizēju, un es arī to daru, tad, kad es tiešām sajūtu, kad es no savas puses esmu izdarījusi maksimums, ko es varu, ko es varēju, un tas rezultāts nav, un tad es saprotu, ka man nav citas iespējas, kā tikai lūgt palīdzību Dievam. Bet sākumā ir svarīgi tomēr izdarīt maksimumu, to, ko tu vari pats saviem spēkiem, ja? Nevis visu, ko gribās, tagad tikai lūgšu Dievam. Kad tad lūgšanas tiek uzklausītas, ja? Ļoti svarīgi ir cilvēkiem tomēr izprast savas mācības. Un kā notiek šo mācību izprašana, kā, pieņemsim, ir kaut kāda problēma, vai nelaime, vai ciešanas, var sakot, kaut kas ar mīnus zīmi. Un tad ir svarīgi, lai cilvēks padomā, kāpēc viņš ir nonācis tajā negatīvajā epizodē, kas viņam caur to ir jāmācās. Ja viņš ir sapratis mācību, tad problēma aiziet projām, var teikt, ka Dievs viņa lūgšanas ir uzklausījis. Bet Dievs uzklausīja cilvēka problēmu, cilvēka lūgšanas tieši tādēļ, ka redzēja, ka cilvēks ir sapratis. Ka viņš ir sapratis, viņš ir audzis garā. Bet, ja cilvēks mācību stundu nav sapratis,
tad ir jālūdz palīdzība izprast mācību stundu, teiksim, var lūgt, lai Dievs dod kaut kādu zīmi, caur kuru labāk izprast mācību stundu, vai kādu domu, caur kuru labāk izprast mācību stundu, jo vēlreiz atkārtoju, svarīgākais ir pašam izdarīt maksimumu, ko tu vari, jo Dieva palīdzība nāk tad, kad tu patiešām neko nevari. Lūgšana netiek uzklausīta, ja cilvēks lūdz vairāk nekā nepieciešams. Un tas arī ir interesanti, ka Dievs ļoti labi zina par katru no mums, cik mums patiesībā ir nepieciešams. Un ja mēs lūdzam vairāk nekā nepieciešams, viņš mums to nedod. Ja tu esi lūdzis no sirds, tomēr lūgšana netiek uzklausīta, tad ir jāpadomā. Pirmais, vai tu neesi lūdzis kaut ko par daudz? Vai tu esi tiešām sapratis mācību tajā visā situācijā? Ir jāpadomā par to, kāpēc tava lūgšana netiek uzklausīta. Jo Dievs savā būtībā uzklausa visas lūgšanas, bet neizpilda visas lūgšanas. Un mēs to saucam par uzklausīšanu. Ja? Bet dzirdēt, jo viņš dzird visas lūgšanas, bet neizpilda. Tātad lūgšanai ir jānāk no sirds, nevis no mēles. Un pareizi veikta lūgšana, viņa attīra prātu un spēcina garu, ka cilvēks kļūst arvien spēcīgāks, lai pārvarētu grūtības. Ik viens cilvēks var iepazīt lūgšanu brīnumu, ja nenoliedz Dievu un ja atgriežas pie Dieva, ejot pa to ceļu, kur Dievs katram cilvēkam parāda. Jo ceļi pie Dieva ir daudz un dažādi. Nav tā, ka ir tikai viens vienīgais ceļš, ja? Jo, pieņemsim, katra reliģija, vai tā ir kristietība, vai budisms, vai cita reliģija, tas ir ceļš pie Dieva. Un tie ir dažādi ceļi pie Dieva. Un, teiksim, ja tu neesi nevienā no reliģijām, tā kā es, piemēram, neesmu nevienā konfesijā, tad, kad man prasa, un kāds tad ir tavs ceļš pie Dieva, tad es saku, mans ceļš ir mīlestības ceļš. Jā. Es esmu izvēlējusies mīlestības ceļu. Un, kad man prasa, kādu tad es reliģiju pārstāvu, tad es saku, ka es pārstāvu mīlestības reliģiju. Ja? Bet, lai patiešām tu atgrieztos pie Dieva, tev ir ne tikai jāmācās, bet tev ir tās gudrības, kuras tu esi apguvis, ir jāpielieto praksē. Jo gudrība ir tikai tad, kad tu zināšanas pielieto praksē. Tas no teorijas šoreiz tā īsāk būtu viss, jo vairāk es gribētu konkrētāk ar jums parunāties par šiem jautājumiem. Un es lūkšu tad Anitu ieslēgt mikrofonu. Anitai parasti ir jautājumi. Jā. Es tādas ļoti jautājumus kaut kādas padomājusi. Es vienkārši tā klausījos un domāju. Es sākšu stāstīt jautājumu. Klausoties, es vispār sajūtos, ka es visu daru galīgi nepareizi. Bet, labi, tas tā. Man mīļākā vieta, kuras, teiksim, lūdzu Dievu, es nelūdzu bieži. Vispār tā, es ļoti reti lūdzu Dievu palīdzību tieši. Es tā tieši klausījos un domāju, ka es pat neatceros, ka man būtu kaut kāds tur īpašs, es kaut kādus atceros, bet, tie ir tādus pirkstiem saskaitāms reizes, ka es būtu tā konkrēti kaut ko lūgus. Parasti tas ir tādos kaut kādos tādos, neteiksim izmisuma brīžos, bet es to izmisumu gribu pateikt, tāpēc, ka tu jūties tik ļoti apjutis. Un tad es lūdzu Dievu vienkārši, lai viņš man palīdz. Jo es jau nezinu, tajā brīdī es jau nezinu, kas ir tas, kas man ir vajadzīgs.
Tādēļ es vienkārši lūdzu to palīdzību, un tas ir viss. Un tad, kas nu notiek, tas notiek. Tādēļ man arī, piemēram, ļoti grūti tur skatīties, es tur lūdzu, piepildījos, kāpēc nē, jo es kaut kādi, nezinu, man it kā nav tādi īpaši lūgumi Dievam. Tas ir viens, bet par to lūkšanas vietu man vislabāk patīk ar Dievu runāt dušā. Nu, tas, jā, bet tas man ir tāds kā rituāls, jā, ka tek ūdens, un tad es jūtu, ka es tā kā visu noskaloju nost, un es palieku tāda gaiša, un tad es tā kā varu aprunāties. Nu, tas būtu tā. Tādēļ man par šīm te visām vietām un tā tālāk ir tā grūti teikt. Protams, ejot dabā, tu jau esi tik ļoti kopā ar to dabu, un tā tad, tu jau tā kā arī tad jūties tā kā pilnīgi piederīgs šai dabai. Un tad jau tu tā domā par visu. Bet, pēc vienas iepriekšējās lekcijas man tā ļoti interesanti bija, jums nāks smiekli, bet, var cikot, simtiem reizi ir dzirdēts, tūkstošiem reizi ir dzirdēts, ka, Dievs ir visur un tā tālāk. Un tad tieši tās lekcijas laikā es tieši domāju par tiem visiem, ar kuriem esmu kopā, un tieši par to kontaktēšanos ar Dievu, tur saprot, citi tur meklē Dievu, kā tad bija, atradu Jēzu, vai tad viņš bija pazudis. Jā, un tad man pilnīgi tāda, ka es tik ļoti stabili sajūtu to, ka šī kontaktēšanās, piemēram, patreiz ar jums, tā jau arī ir tā saruna ar Dievu. Un tad Dievs man parāda, cik ļoti dažāda, nevis dažāds, bet cik daudzpusīgi ir Dieva vispār izpausmes. Tā kā man tāds baigi kontrēties jautājums arī nav. Paldies. Jā, es tev pilnībā piekrītu par to, ka saruna ar katru no mums arī ir saruna ar Dievu, jo katrs mēs esam daļa no Dieva. Bet man, Amita, tev jautājums ir tāds, es zinu, ka tu diezgan ilgstoši ar kājas problēmām, kājas ārstēšanu veici, un tev tur tā nesanāca viss tik labi. Vai arī šajā ārstēšanas procesā tu neesi lūgusi Dievam palīdzību, kaut vai lai ārstiem tur tās operācijas izdodās, vai esi vienkārši, kā ir, tā ir? Man tas strauji jau kaut kas ir mainījies kopš pēdējās sarunas. Pirmo reizi es pat tā nevarētu teikt, jo es tā kā ļoti paļāvos liktenim vai Dievam, jo es tiešām tad gāju, es to neko nevarēju darīt, kā ir nolovust un ko tu darīsi, jāliek kaut kādā kopā. Bet pēc pēdējās sarunas, ko, varbūt daži arī zina, kas šeit piedalās, man viss ļoti strauji sāka risināties, man viss, man notika operācija, un es nevarētu teikt, kad es tur tā, es biju, protams, mazliet nobijusies un apsvēru visus iespējamos variantus, bet, kā būs, tā būs. Man nezinu, kāpēc man šī sajūta ir. Nebūs labi, arī būs labi, bet es zinu, ka būs labi. Es tā kā eju uz to labo, bet, kā būs, tā būs. Bet interesantākais bija tas, ka es nokļuvu tādā ļoti labā atmosfērā slimnīcā, tajā noduļā, viss personāls. Kad es iebraucu tajā operācijas zālē, es pirmo reizi dzīvē izjūtu nenormālu pateicību. Es neko nelūdzu Dievam, bet es nevaru vienkārši vārdos izteikt. Un to es tur taisīju visas tās anestēzijas un tās sagatavošana operācijai. Un doktors man saka, vai jums sāp, jums asariņi nobira. Es viņam nevarēju pateikt, ka tas ir no tās pārpilnības sajūtas, no tās ārkārtīgās pateicības par tiem cilvēkiem, kas man darbojās apkārt. Un man tā kā nebija tāda nepieciešamība lūgt Dievu, jo tāpēc, ka tā sajūta bija tāda fantastiska, un es pamodos arī pēc operācijas ar ļoti labām sajūtām. Un, viss tāds, ārkārtīgi foršs un kolosāls sanāca. Sāku mācīties staigāt un tāda pilnīgi pārliecība, ka viss būs labi. Tā kā es neesmu tā kā lūgus arī pa savu kāju neko. Jā.
Labi, paldies, Anita, par pieredzi stāstu. Ilze, lūdzu, ieslēdz mikrofonu. Jā, vakar atvainojos šodien. Tas man Ne, jārē. nevari šobrīd runāt, vai kā tur ir tev? Nē, es varu vienkārši man te to fondu saņemt, tas traucējas, un tad es nevaru. Jā. Jā, laikam ir grūtāk tā dzirdamība. Labi, Ilze, paldies, nekas citu reizi. Iveta, var ieslēgt mikrofonu. Jā, dzirdiet? Jā, dzirdam, Labvakar. Iveta. Nu, kāda ir tava Es- pieredze ar Eh, Dievu? Es ar Dievu esmu it kā, nezinu, kā to var teikt, sarunu vedusi un tādas diskusijas, nu kādas diskusijas, tas jau mans pārdomas un aicinājumi, kā var teikt, diezgan daudz un bieži. Mm, Es tagad domāju, vai tādas stingras prasības, lūkšanas, jā, ir tomēr bijušas, ir lielākas un mazākas. Nu, un kāda ir pieredze, vai tu tiki uzklausīta vai netiki Es domāju, ka jā. Ka Es domāju, ka jā. Ir bijušas, kas saka, jā, ātrāk tādas, reakcijas. Galvenokārt tie var tā saistās ar veselību, ar sapratni. Nu, un tad, teiksim, diezgan daudz ir, atkal gribu teikt, tādas vienkāršas sarunas, bet tajās sarunās arī es tagad stāstu savas domas un vai notiek tā kā ir paredzēts pēc Dieva domām, kuras varbūt nav tik dziļas, es gribētu teikt dziļas, tad tās lūkšanas nav tik dziļas. Principā man ir tādas dziļākas lūkšanas un tad tādas vienkāršākas tā kā sarunas. Bet man tagad radās jautājums, varbūt es Dievu atgrūtinu, jo principā es ļoti bieži ar viņu sarunājos katru dienu. Un tad ir sarunāšana? Jā, nu, jautājums, teiksim, par to tēvreizi. Vai tur arī kādi ierobežojumi, jo to tēvreizi arī ļoti bieži skaitu? Varbūt vispār kopumā es pa daudz, it kā, nezinu, kā teikt, aizraušanās tā nav, protams, bet man paliek sirdī tā vienkāršāk un tā mierīgāk. Un bija tāds periods, ka es pilnīgi katru rītu cēlos agrāk augšā, un tā kā jūs sakat, tā, bet, jā, man tagad radās pārunas, vai pa daudz neesmu viņu traucējis. Tātad, jā, tātad par tēvreiz skaitīšanu. Tad, kad mēs skaitām tēvreizi, ja mēs arī to, ir svarīgi to arī darīt no sirds un domājot līdz tiem vārdiem, ko mēs skaitām tēvreizē, ja? Tad tajā brīdī mēs radam dievišķo enerģiju. Skaitot tēvreizi, mēs radam dievišķo enerģiju, un ja mēs Dievam pasakām, ka mēs novēlam šo dievišķo enerģiju, piemēram, lai būtu pasaulē miers, tad Dievs arī pats zina, kur šo te enerģiju tieši novirzīt, vai tā ir Krievija vai Ukraina, vai varbūt kādā Āfrikas valsts, vai kas, ja viņš labāk zina, kur to enerģiju novirzītu, lai tā situācija pasaulē uzlabotos. Tas jau nenozīmē, ja tu tur viena skaita tēreiz, ka tu ar to vari panākt, ka pasaulē ir miers, ja? Vismaz, lai uzlabotos tā situācija, ja? Lūk, un tā kā tēvreiz skaitīt par daudz nav nekad, jo, pieņemsim, es zinu, ka ir tādi svētie, kuri ir vispār savu dzīvi veltījuši
tikai lūkšanu skaitīšanai. Viņi no rīta līdz vakaram, un tad labi tur pa starp pēd un paguļ, bet var teikt, visu laiku skaitīja lūkšanas. Jo viņiem Dievs bija devis uzdevumu skaitīt lūkšanas, lai pavairotu šo dievišķo enerģiju un caur to harmonizētu situāciju pasaulē. Tāpat tās, ja mēs zinām šos notikumus par Fatimas ganiņiem, ja, kas arī skaitīja ļoti daudz lūkšanas, ļoti daudz viņi skaitīja lūkšanas, lai harmonizētu situāciju pasaulē, kā mēs zinām, tajā laikā bija pasaules karš, ja. Un tā kā, ja tu sevī izjūti šo te vajadzību katru dienu skaitīt kaut vai šo te tēvreizi, tad noteikti turpini šo darbu, jo nevelti tu jau arī teici, ka tu sajūti šo iekšējo vieglumu pēc tam, jo tā ir tava kalpošana Dievam. Šie svētie, kas arī skaitīja no rīta līdz vakaram un katru dienu lūkšanas, viņi kalpoja Dievam caur šo darbu, ka viņi, protams, to neuztvēra kā darbu, bet, kā svētu darbu, ja tā būtu precīzāk, un viņi skaitīja šīs lūkšanas daudz, un viņu to citi cilvēki pat nezināja, jo viņi to parasti darīja vietās, kur cilvēki nebija, vai tas bija mešs, vai tie bija kalni, vai tā bija ālava un tā tālāk, ja. Bet tas rezultāts, tā dievišķā enerģija, kas radās šo lūkšanu laikā, ja, tā noteikti varbūt pat izglāba pasauli no kādām asiņainām kaujām un tā tālāk, ja. Attiecībā par to, ko tu teici par sarunām ar Dievu, ja, sarunu laikā tas nav, ka tu Dievam kaut ko, speciāli lūdz, ja, tas ir tiešām tavas sarunas, ja, un, cits jautājums, jā, kā lai saka, ir tāds teiciens, vajag taču parunāt ar gudru cilvēku, tas ir tā kā pašam ar sevi, ja, bet, jebkurā gadījumā šīs sarunas, kuras tu uzskati, ka tu viņas veic ar Dievu, jā, tādā veidā tu Dievu neapgrūtini. Tu Dievu apgrūtinātu tajā gadījumā, ka, pieņemsim, tev ir kaut kāda tur, problēma skolā, un tu to problēmu vienkārši lūdz, lai Dievs atrisina. Bet Dievs grib, lai tu pati to problēmu skolā atrisini. Tā, lai tu saprastu, ja, ka tās problēmas, kuras mēs varam atrisināt paši saviem spēkiem, pat tām mums nevajag lūgt palīdzību Dievam. Mums lūgt palīdzību Dievam vajag par tām problēmām, kuras mēs mēģinājuši esam visādos veidos risināt, bet nav rezultātu. Tad ir jālūdz palīdzību Dievam, jā. Bet skaitīt lūkšanas, kā tur vienalga, vai tur dievmātes lūkšana, vai tēvreiz, vai citas lūkšanas, ja, tā ir, tajā laikā mēs radām dievišķo enerģiju, ko mēs atdodam tad Dievam, kurš tad labāk arī zina, kā to izmantot. Jā, Iveta, tu gribēji ko jautāt? Es gribēju vēl pajautāt, tā precizēt, vai ir, teiksim, atšķirība, es lūdzu palīdzi, piemēram, ja, lūdzu palīdzi to un to, vai lūdzu atrisini to un to, bet otra lieta ir, ka es lūdzu palīdzi man to un to, vai lūdzu parādi man virzienu, kā man to un to, ka es lūdzu nevis tā, lai viņš visu atrisina, bet kad, lūdz, lai man piepalīdz atrisināt. Viss jau ir kārtībā. Ja tu to dari no sirds ar mīlestību, protams, ka Dievs tevi sadzirdēs un arī piepalīdzēs tik daudz, lai tu virzītos uz priekšu. Tas ir tā kā, ir tāds teiciens, kas ir labāk, vai dot nabagiem zivis, vai dot makšķeri, lai viņi paši var izzejot zivis, jā. Tā kā,
Es domāju, tu saprati, jā, protams, Jā, ka Dievs tev paldies. palīdzēs ar makšķeri, viņš tev palīdzēs, un nevajag varbūt tās baidīties, nu tādā nozīmē, es nezinu, kā jūs uztvērāt to manu lekciju, kad, nu, baidīties tagad, jā, es tagad vairs nedrīkstu neko lūgt, vai lūkšanas skaitīt, jūs varat kaut vai katru dienu un visu dienu, ja, jo tajā brīdī jūs radāt dievišķo enerģiju, bet cits ir, ka jūs lūdzat kaut ko, nu, sev personiski, ja, vai palīdzību izveseļoties, un tā tālāk, jūs varat lūgt arī palīdzību izveseļoties, jūs varat to lūgt. Tas, vai Dievs uzklausīs vai neuzklausīs, tas ir cits jautājums, jo, kā jūs teicu, Dievs redz, kas jums ir caur to situāciju, caur slimību jāmācās, un ja viņš redz, ka tu neesi vēl to iemācījusies, tad viņš var nepalīdzēt. Tieši tādēļ, ka viņš redz, ka tu vēl neesi iemācījusies. Ja? Un tad, ziniet, tā pārdomājot, es tagad tā secinu, ka es faktiski vairāk esmu lūgusi par citiem un par problēmām, par to pašu mieru jau sen par Latviju, kad vēl Ukrainai bija viss miers un tā tālāk, nekā par savām problēmām, vairāk tā kā par citiem. Atkal es neiejaucu uz citu tajā sfērā, bet tie, nu jā, bet Jā, tie tur citi ir, arī tā kā man pazīstam cilvēki, vai nu arī tādas, nu, globālas Latvijai vajadzīgi, nu, pozitīvā virzienā Latvijas attīstībai. nu, teiksim, ja tavas lūkšanas ir par mieru pasaulē un lai Latvija attīstītos un kā saka, citiem, lai būtu labi, ja, nu, tur viss ir kārtībā, tur nekas nevar būt slikts, ja. Bet runājot par lūkšanām par citiem, tas gan ir tāds ļoti smalks jautājums, ja, jo varbūt, ka kādreiz, nu, pieņemsim, ka kāds cilvēks ir smagi slims, pieņemsim, ja, un ja pa viņu daudz lūdzās, tas cilvēks var arī izveseļoties, ja, jo tā lūkšana enerģija ir ļoti spēcīga. Bet varbūt, ka priekš tā cilvēka tas nemaz nav tas labākais risinājums, ka priekš tā cilvēka varbūt bija labāk iet pie Dieva un pēc laika nākt atpakaļ iemiesojumā jaunā veselā ķermenī un turpināt apgūt mācības, kā saka, jaunā metālītī, ja. Tā kā tas jautājums, nu, attiecībā lūkšanas par citiem, vismaz Vilma Lūle to skaidroja, ka par citiem mēs varam lūgt tikai tajā gadījumā, ja tas, ka tā problēma, kas ar to citu ir notikusi, nu, ka tā skar mūs arī personīgi. Nu, piemēram, tūs ģimenes loceklis, ja, un, protams, tas skar personīgi pārējos ģimenes locekļus, un tas ir tā kā loģiski, ka ģimenes locekļi lūdz par šo te slimnieku. Bet tomēr, nu, kā saka, lūgties par katru, vienalga par citiem, nu, ir dažreiz cilvēkam ir jāsaņem tas pēriens, lai viņš pēc tā pēriena patiešām augtu garā, jo dažreiz ar šīm lūkšanām, nu, tas cilvēks tiek pasargāts, un viņš pēc tam neko nav iemācījies, tāpēc, nu, tā ir tāda ļoti smalka lieta. Es negribu teikt, ka nevajag lūgt par citiem, bet, ja lūdzat par citiem, tad tiešām padomājiet, vai tas, ka jūs veltīsiet šo lūkšanu enerģiju citiem, vai tiešām tas ir labākais, kas tam cilvēkam tajā brīdī ir vajadzīgs, ja? Jo dažreiz tiešām varbūt ir vajadzīgs piedzīvot tās ciešanas, lai pēc tam saprastu savas kļūdas. Jā, paldies par plašo stāstījumu. Jā, es tu tagad tā pacēlu arī to jautājumu īstenībā, nu, lūkšana par mieru pasaulē, ja, nu, tagad pieņemsim daudz cilvēki, ja lūgtos, ja, nu, pieņemsim, ka šie konflikti, kas šobrīd ir karsti, ka viņi beigtos, nu, pieņemsim. Bet vai cilvēces apziņas līmenis ir audzis pēc piedzīvotā, ko mēs esam redzējuši, kas ir noticis Krievijas Ukrainas karā, vai cilvēces apziņas līmenis ir audzis pēc tā, ko mēs redzam, kas notiek šajā
ir Izraēlas Palestīnas karā un citos tur Āfrikas karos un tā tālāk, ja. Un tad, ja tas apziņas līmenis nav audzis, ja, cilvēki nav neko sapratuši tad tās lūkšanas īstenībā ir, tā kā paildzinājušas laiku, kas varbūt arī dažreiz varbūt ļoti labi iedot laiku, lai vēl cilvēki apdomājās un tā tālāk, ja. Bet, dažreiz pat ir tāda sajūta, kad ir jānotiek tam, kam ir jānotiek, jo tad varbūt cilvēce atmodīsies, jo tas arī ir teikts lielo skolotāju mācībā, ka cilvēce sāks evolucionēt, tiešām iet šo te gaismas ceļu tajā brīdī, kad, būs nolaidusies zemākā punktā, ka visi pamati būs, pazuduši, ja. Ja tagad mēs te runājam par cilvēciskām vērtībām un tā tālāk, bet tad, kad cilvēkiem vairs nebūs nekādu vērtību, ja, nebūs vairs nekādas ideoloģijas, vienkārši katrs darīs, ko grib, tad būs tas zemākais punkts un tad ir tas brīdis, kad varbūt tās notiks tā cilvēces evolūcijas augšana strauja. Ļoti, ļoti sarežģīts tas jautājums, jā. Paldies, Iveta. Tā, Singūna, vai ir jautājums kāds vai komentārs? Jautājumu gluži laikam nav. Viss kārtībā, es vienkārši varu dalīties pieredzē, ka man ir savs, lūkšanu ceļš, stāsts. Man liekas, 1,5–2 gadi bija, ka es katru dienu, stunda, pusotra, un beigās jau, kad es sajūtu, kad vairāk, kā lai saka, tad, kad es to sāku praktizēt, man bija ļoti grūts laiks pašai, un tās lūkšanas, viņas bija no sirds. Un man ļoti, ļoti palīdzēja. Bija gan tēvreize, gan es sveicināt Mariju, gan arī bija šī saruna. Bija viss kopā tā lūkšanā iekļauts, tā kā. Un ļoti palīdzēja man tikt pāri grūtam laikam. Un tad pienāca brīdis, kad es sajūtu, kad jau tas ir kā pantiņš, un sapratu, kad nav jēgas tā turpināt. Un tad tagad ir tā, kad es arī pēc sajūtām, kad pat ir brīžiem tā, kad ir tāda ļoti liela vēlme pēc tās pašas tēvreizes vai esi sveicināt Mariju, tad es to arī tā, kā lai saka, praktizēju. Bet varbūt biežāk ir sarunas, un arī, ja es ar kaut ko netieku galā vai pēkšņi kaut kur rodās iekšējs nemieris, tad es arī skaitu lūkšanas, bet arī tad, kad es netieku ar kaut ko galā, tad es vienkārši lūdzu, vismaz to virzienu, kurā man skatīties, kurā būt, lai es meklēju to risinājumu, bet, reizēm ir, kad tu skaties pa labi, neredz tā kā klapes uz acīm, un tad lūdzu to palīdzību, lai palīdz redzēt, ieraudzīt. Tāda mana pieredze. Ļoti labi, paldies tev. Es redzu, ka Ilze ir uzdevusi jautājumus. Vai lūkšana karmas valdē 23. datumā arī attiec uz šīs dienas tēmu, visi tie paši principi? Jā, arī 23. datumā, kad mēs zinām, ka karmas valde tajā laikā uzklausa visus mūsu lūgumus, tad arī, protams, ir ļoti jāpadomā, ko mēs lūdzam karmas valdē, lai nebūtu tiešām tā, ka karmas valdē šajā dienā ir jānodarbojas ar 1000 sīkumiem, nesvarīgiem sīkumiem, kurus cilvēks var atrisināt pats, vēl arī tas nosaukums karmas valde, tas karma pati pa sevi simbolizē, kad tu nespēji to problēmu pats saviem spēkiem atrisināt.
Ja, kad tev patiešām ir vajadzīga karmas valdes žēlastība, lai, nu, teiksim, varbūt tā problēma situācija pavirzītos pozitīvā virzienā. Jā. Bet jā, viss tas, ko mēs runājam, attiecas arī uz 23. datumu, jā. Vienīgais ir, ja mēs runājam par 23. decembri un 23. jūniju, kad ir vasaras un ziemas saulgriežu laiks, tad mēs varam lūkšanas vislabāk ir rakstīt vēstules karmas valdē. Nu, tieši tad ir tas īstais, pats īstākais. Principā jau Dievam var rakstīt vēstules katru dienu. Dievs tāpat tās izlasīs un kā saka, nav nekāda ierobežojuma, bet tieši tajā 23. jūnijā un 23. decembrī ziemas un vasaras saulgriežu laikā tiek uzskatīts, ka šīs vēstules tā kā viss efektīvāk strādā, lai lūgtu palīdzību. Tā, kas mums vēl ir palicis? Līga vai Līga arī grib kaut ko izteikties, jautāt vai komentēt? Tagad saprotu, ka šīs ieraksts tā kā labvakar, visvairāk tā saprotu, man viņš noderēja, kā pareizi lūgt Dievu, jo tiešām saklausīju daudz tādas lietas, ko es varbūt ikdienā praktizēju. Un arī te vēl jāsaprot, vai es pieņemu to variantu, kad par sīkumiem nelūgt, jo Dievs jau ir teicis, ka katra tava lūkšana ir man svarīga, mans mīļais bērns. Te es tā kā vēl padomāšu, jo es klausos meitenes zinošākas un redzējušākas ir. Arī tas otrs variants, pat arī tā kā tiešām tagad klausies tās sarunās un jā, un tad es arī tā pie sevis konstatēju, es nekad nelūdzu tā kā sev laikam, jo ir tā, kad tu tiešām lūdzi un no visas sirds, ka tā ir tāda bezizēja, ka tu tā kā pats tik tiešām netiec varbūt ar to problēmu galā, un ka tu saproti, ka viss jau ir Dieva rokās, un tad paliek šie vārdi, Dievs, lai notiek tavs prāts, ne mana griba. Jā. Jā, pareizi tu saki, jā. Jo te jau mēs tā kā bieži lūdzam, varbūt tas, kas mums nepienākās vai kādam citam nepienākās, mums liekas, ka ir svarīgi. Jā, bet tiešām šī tēma man bija jāpaklausās, lai dzirdētu, un varbūt arī to pārējo meiteņu atziņu, jo es tā kā domāju ar to Dievu tās sarunas man ir, jo tagad es tā kā, arī ļoti sakoju līdzi Elvitas visiem ierakstiem, sakrāt skolai un visam, un tad ir tā, ka tās sarunas jau ar Dievu ir par to, kad es tik tiešām laikam, es nezinu, baigi jau tā skanēs tā, bet, lai es kļūtu labāk, lai tiešām tai sirsniņā būtu šī beznosacījuma mīlestība, ja, kad es tur nevērtētu kādu, lai nepielīdzinātu, jo, lai tiešām mīlētu, un kā tu teici, ja, lai varbūt neiedotu tam nabagam to maizi, bet iedot to makšķeri, jo vai viņš gribēs to ņemt makšķeri, vai te nebūs atkal tā, ka es saskaitīšos, ka viņš neņems, jo viņš jau gribēs atkal to maizi, vieglāko to variantu. Vai es pratīšu iedot to makšķeri, lai viņš pats to zivi izvelk. Vai ne? Jā, tā ir. Te jau ir tā, ka tas darbs jau ir ar sevi. Jā, paldies. Vērtīga informācija. Labi, paldies tev. Jā. Linda, vai Linda ir kāds jautājums vai komentārs? Jā, vakar vai dzirdat mani? Dzirdam, jā. Man ir tā, kad man ir tādas divas tādas lietas, ko es savā dienas tajā skrējienā daru. Viens ir no rīta, tajā tāds man sanāk, kad es iekāpu mašīnā, man ir viena tāda lūkšana, ko es klausos. Un tas man to laiku, kamēr es braucu, man tur tā lūkšana ir aptuveni 10 minūtes, un es tad, reāli es īstenībā sajūtu to ka man tāds miers tai dienai. Protams, pēc tam veidojās visādi tās dienas trakums vai tā, un tad otra lieta ir, ko
ko es tiešām jau tā neatminēšos cik ilgi, bet vakaros tēvreizi. Un jāsaka tā, ka varbūt es nezinu, vai tas ir pareizi vai nepareizi, ka es to daru jau tā gandrīz pirms paša miega, un jāsaka tā, ka citreiz man sanāk pat es skaitu vairākas reizes, bet ir bijuši man arī tā, ka es saprotu, ka es laikam esmu iemigusi un neesmu varbūt līdz galam, bet tad es tā kā saprotu laikam, ka es esmu iegūst to mieru tajā brīdī, un laikam jau arī tas miegs cilvēkam ir vajadzīgs, lai cik tas arī būtu. Tā kā, mana pieredze ir tāda, jā, es klausos tiešām, kad varbūt, kad ir citādāk vēl var arī to darīt, jā, es nebiju tādas lietas, bet par to domājusi, bet nav man bijis tādas, kad kaut ko lūk tā, lai būtu labs iznākums, un tā citādi tiešām nav tāds bijis. Lai gan sen, ļoti, ļoti sen, kad es kārtoju vadītāju apliecību, tad es arī sēžot toreiz, es to atceros ļoti, ka es tā sēdēju pie tā CSDD un tā, apmēram tā lūdzu, ļauj man nokārtot, lai es varētu braukt, lai man būtu iespēja pārvietoties, jo bija tāda situācija kādreiz, ka bija tā braukšana nepieciešama, bet man tās vadītāja apliecības nebija, un tad toreiz es sapratu, jā, ka man ir vajadzīgs, jo citādi, kaut kā liekas, ka apstājusies bija dzīve, jo vajadzēja, tā kā cilvēku vest uz medicīnisko palīdzību, un ātro palīdzību nevarēja izsaukt, un tad, jā, un toreiz pie tā CSDD, ka jau bija tik tālu tikus, un tad es sēdēju, mīļais Dievs, ļauj man dabūt tās tiesības, lai kā, un man izdevās. Tā kā toreiz tāds bija, jā, tā kā, man tāda īsā pieredzīte. Drusīm pakomentēšu attiecībā par to, ka pirms aizmigšanas skaita tēvreiz. Tur nav nekā nepareiza, jo tajā brīdī, kad tu skaiti tēvreizi, un ja tu aizmiedz, tad patiesībā, kas notiek, tavs gars atdalās no tava ķermeņa un dodās uz smalko plānu. Un tad, ja tu esi pirms aizmigšanas skaitījusi tēvreiz, tas nozīmē, ka tavs gars smalkajā plānā paceļās augstākos līmeņos un var, teiksim, satikties ar kādu tavu lielo skolotāju. Un tas ir katrā ziņā daudz pareizāk nekā pirms aizmigšanas skatīties bojeviku, ja, kaut kādu agresīvu filmu. Jo tad, pat ja tu aizmiedz, tavs gars var pacelties varbūt tikai līdz astrālajam plānam, kas arī ir smalkā plāna tuvākais līmenis zemē. Bet tad redz visādus tur murgus, parasti, ja tu esi tur šausmu filmu skatīsies, tad arī tajos murgos kaut kas no tām šausmām tur rādās un tā tālāk, ja. Tā kā tajā ziņā uztraukties par to, kad, teiksim, tu pirms aizmigšanas tu esi skaitījis tēvreiz un pēc tam tikai no rīta pamodusies un saproti, ka tu varbūt to tēvreiz līdz galam nenoskaitīji, tā vienalga ir bijusi tava saruna ar Dievu un tur, kā saka, viss ir kārtībā. Par to, ka tu mašīnā braucot klausies, ja tev līdz šim ir bijusi laba pieredze, tas it kā nebūtu īstā vieta, jo mašīnā ir jākoncentrējās uz ceļu, nevis uz lūkšanām. Tad pareizāk būtu, ka, ja tu vari, tas gan var būt pareizi, pieņemsim, tu apsēdies mašīnā, noklausies to lūkšanu, un tad brauc. Jo viena no praksēm ir tiešām apsēžoties mašīnā, lūgt sargaņģelim Mihēlam, lai sargā tavu braucienu, lai brauciens ir drošs, un arī visiem citiem, kas ir uz ceļu, lai brauciens ir drošs. Ja? Bet braukt un, teiksim, un lūkšanas, tas, es teiktu, ka varbūt nebūtu pareizākā praksa. Paldies! Ja? Un kas bija pēdējais, ko tu minēji, man jau tagad aizmirsās, bet ko tu minēji vēl? Par to es stāstīju, ka tādu to, lai rezultātu, ka es tās tiesības vēlējos vadītāju apliecību, lai iegūtu. Jā, tu zini, man bija pieredze tāda, ka
kad, nē, nu viss kārtībā, tu palūdzi un tev uzklausīja, ja? Bet man pašai bija tāda pieredze, ka mans dēls lika tiesības, un es viņu biju, nu, aizvedusi uz to CSDD, un es tur gaidīju, kamēr viņš tur brauc un liek tās tiesības, un tad es, kā saka, neatceros, man liekas, viņš pirmā reizē izkrita, vai es tur lūdzu vai nelūdzu, es vairs neatceros, bet zinu, ka tajā otrā reizē, manuprāt, es lūdzu. Un tad viņš teica, ka viņš bija nobraucis vēl sliktāk nekā iepriekšējā reizē. Viņš atkal izkrita. Un tad man bija tāda sajūta, kā reiz tā sajūta man bija, kad droši vien tas nav pareizi, ka es lūdzu par viņu, kad viņam ir vienkārši jāiemācās labi braukt, un viņš noliks, un viss būs kārtībā, kad nevajag man tērēt lūkšanu enerģiju, tādai praktiskai lietai, ko cilvēks patiešām var iemācīties, ka tur nav, lai nolikts tiesības, nav jālūdz Dievam, ja, ka to vienkārši jāiemācās ar labi braukt, ja. Un tad pēc tam ka viņš jau tur, es nezinu, trešo vai kuru reizi kārtoja, tad es vairs nelūdzu, es domāju, tad es teicu, Dievs, lai notiek tavs prāts. Kā saka, ja vajadzēs, kā turpināsim mācīties, maksāsim un turpināsim mācīties, kamēr tiešām noliks tās tiesības. Un tad viņš arī nolika, jā. Tā kā, jā, tās situācijas ir tādas, kad ir jau tā cilvēciskā vēlēšanās, lai būtu vieglāk, ja, bet, tā teiksim, jā, ir jāpadomā, jā, vai to tomēr cilvēks nevar pats tikt galā, jā. Jā, es kādreiz esmu aizdomājusies par to tirgošanos. Ja tu man varētu to palīdzēt, tad es to, jā, kādreiz tā liekas, ka tikai nesāk to tirgošanos, jā. Jā, tirgošanos noteikti ne, jo Dievs netirgojās, jā, viņam ir ļoti svarīgi tiešām tā tīrā sirds, ka tas ir ļoti svarīgi. Tīra sirds, tīras domas, jā. Tā. Jā, paldies. Nekādi jautājumi nav, Linda, jā? Nē, paldies, jā. Un te es redzu, Ilze ir uzrakstījusi, vai tēvreizes valodai ir nozīme. Esmu klausījusies tēvreizi aramiešu valodā. Pēc būtības jau tēvreizes valodai nav nozīme. Viņa tāpatās būs, tāpatās viņa radīs šo dievišķo enerģiju un kosmosā jau visas valodas saprot, jā, tas nav tā. Jautājums ir tikai, vai tu pati saproti, jo tēvreizes gadījumā tas gan ir, ko augstākie spēki māca attiecībā uz lūkšanu, lai mēs neskaitam lūkšanu kā pantiņu, lai mēs iedziļinamies katrā vārdā, ko mēs skaitam, ja. Es zinu, kad es skaitu tēvreiz, un kad ir tā rindiņa un neieved mani kārdinājumā, ja, tad tajā brīdī, kad es skaitu to rindiņu un neieved mani kārdinājumā, man pilnīgi, tā kā negluži acīm, bet aizslīd tās domas, par kārdinājumiem, kur es gandrīz esmu iekritusi, ja, ka tie kārdinājumi man pilnīgi parādās, ja, kādi kārdinājumi ir bijuši manā dzīvē, ja. Un tāpēc, teiksim, tēvreizes gadījumā, ja tu nesaproti to valodu, tad tu īsti, kā saka, tad tas sanāk tā kā pantiņš, kuru tu tāpat nesaproti, ja pieņemsim mantras, ja, mantras arī ir lūkšanas, ja, bet, ja mēs tos mantras vārdus, jo tas jau nav latviešu valodā mantras, ja, ja mēs tos vārdus nesaprotam un vienkārši skaitam bez jebkādas izpratnes, ja, tas mums dod mazāku labumu, ja. Lūkšanām ir svarīgi tomēr, ka mēs saprotam, ko mēs skaitam un ka mēs to skaitam ar domu, ar apņemšanos, ja, un tēvreizē tur ir ļoti, mēs varam iziet cauri tēvreizes tekstam, ja, mūsu tēvs debesīs, ja, tātad mēs uzrunājam mūsu tēvu, lai svētīts top tavs vārds, ar to mēs pasakām, ka Dieva vārds, tas ir svēts vārds, ka Dieva vārdu nedrīkst izmantot, kā saka,
arī, teiksim, es atceros vienu gadījumu, es lasīju likumiskās audzināšanas nodarbību pamatskolai, tā bija kaut kāda klase. Un šajā nodarbībā tur piedalījās bērni, bija daži klasē bērni, kas teica, skolotāji, jūs runājat muļķības, nekāda dieva nav, un tā tālāk. Un vienkārši runājot ar šo bērnu par šo tēmu, vienā brīdī tas bērns iesaucās, dieviņ, vai tad tu tur tā un šitā, un es tagad viņiem saku, bet tu tikko pateici, dieviņi, kāpēc tad, ja tu netici dievam, kāpēc tad tu tikko teici, dieviņi, ja? Un tad viņš pats bija tādā izbrīnā, ka viņš tiešām tikko ir lietojis to dieviņu, un ļoti daudz lieto ikdienas tajā leksikā šo te vārdu dievs, bet paši visu laiku sludina, ka viņi dievam netic, ja? Lūk, tāpēc šī otrā rindiņā šai lūkšanai svētīts, lai top tavs vārds, pasaka par to, ka lietojam šo dievu vārdu tiešām pēc nozīmes, nevis tad, ka mums ienāk prātā, ja. Lai nāk tava valstība, trešā rindiņa, ja, kas pasaka, ka mēs esam gatavi pieņemt dieva gribu. Ja, lai notiek viss tā, kā dieva valstībā ir nolēmts. Ja. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Ja. Tātad mēs akceptējam ar pazemību, ka viss notiks gan debesīs, gan uz zemes, notiks tā, kā Dievs to gribēs. Ja. Ka mēs nekādas savas vēlmes neizvirzam, ka mēs pieņemam visu to, tā kā Dievs to gribēs. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, ja, kad mēs ar to pasakam, mēs, diemžēl, esam pagaidām, cilvēks ir, nav tik attīstīts, ka mēs nevaram iztikt bez ēdiena, ja, bet mēs paprasam dienišķo maizi, ja, tātad tikai tik, lai mēs izdzīvotu, nevis lai pārēstos, mēs nelūdzam, lai mums galds tur būtu no tik un tik ēdieniem, ja, mums dienišķo maizi, lai mēs izdzīvotu. Un piedod mums mūsu parādus, ja? Ar to mēs pasakam, ka mēs apzināmies, mēs esam parādā Dievam, gan pateicību, varbūt resursus esam pārtērējuši, tātad resursus esam parādā, varbūt esam parādā caur to, ka esam kļūdas pieļāvuši un tā tālāk, un mēs lūdzam, lai piedod mums tos mūsu parādus. Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Tātad viens ir, kad mēs lūdzam, lai mūsu parādus mums atlaiž, bet mums arī ir jāpiedod tiem, kas mūs ir aizvainojuši, kas mums nav atdevuši varbūt naudu, vai tātad mums ir jāpiedod tiem saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, ja? Tātad neradi mums tādas situācijas, ka mums, ka mēs varētu novirzīties no ceļa, ja, pie Dieva, bet atpestī mūs no ļauna, ar to arī pasakam, kad lūdzam, lai, ja kāds mums vēl ļaunu, tad lai mūs no tā ļaunā pasargā. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi, ja, jo, tu Dievs esi visiem pāri, tu redzi visu situāciju kopumā, un tu esi spēcīgāks par visu, ja, un tā. Tā kā, lūk, es tagad izskaidroju šo tēvreizes tekstu, un ja mēs viņu skaitam jau ar tādu domu, tad viņai ir pavisam cits enerģētiskais spēks, bet ja mēs viņu skaitām vienkārši kā pantiņu un nedomājam līdzi, tad tāpat tās ir enerģētiskais spēks, jo tiem vārdiem ir enerģija, bet viņš nav tik ļoti spēcīgs un iedarbīgs, kā tas ir tajā gadījumā, ja mēs pārdomājam, kad skaitam to tēvreiz, ka mēs pārdomājam katru vārdu, ja. Tā lūk. Vai vēl ir kāds jautājums kādai meitenei radies? Šķiet, ka nav. Ja mums jautājumu nav, paldies, ka piedalījāties aktīvi nodarbībā un uz tikšanos apmēram pēc mēneša. Atā! Jā, paldies! Labvakar! Labvakar!